Nu ko, epizode numur 2. Šoreiz pieķersimies pie šīs lietas. Tad gribu apskatīties, kāda ir siksna, kādā stāvoklī un variātoru rullīši. Bet es domāju, ka jāmaina nost, jo man īsti nav atskaites punkts, kad te ir kaut kas mainīts, un es negribu, ka pēc tam kaut kur pa ceļam viss tas izbeidzās. Tā kā lēnā gāzītē jāķerās klāt. Es esmu jau noņēmis to moldingu nost. Un laikam to filtra kastu arī ir jāatskrūvē, lai var tālāk tikt kaut ko klāt. Nu ko, ķeramies klāt? Oho, pievilkts krietni, bet atsit vaļā. Jū, pievilkts krietni. Cetu, ka būt. Ir. Mēs te varam pateikt. Baigi jau neko mēs nevaram pateikt. Ir. Tā galvenais šeips nepazaudēt. Šitā tikai aiztīra viss. Rūļi arī ir labi. Jū. Aha. Šitas mums kaut kā piecepies ir. Bišķiņa. Nu, nāc nost. Ļoti labi. Nu, siksna ir tāda, kāda ir. Siksna ir ar acīm redzamiem nolietojumiem. Izmēri. Izmēri kaut kādi mums ir. Kad tas vids ir sadils jau. Uz šāla kaut kas līst ārā. Ai, šita beigts kaut kas ir. Ai. Bet nu fakts ir tāds, ka tepiņā nopirku šito te klīnerīti, patīrīti visu šitos te drazas nost. Pastīsimies, kā viņš ir un uzklāja. Droši vien kaut kādu laiku ir jāpagaida. Un viss tas iesūcās. Cauri tā burka laikam šita kaut kas. Aha. Nāk nost, nāk nost. Salvet paliek netīra. Droši vien bišķiņ jāpagaida, lai iēdās šito visur. Čing. Jā, un ko es gribēju vēl iestarpināt šajā video? Es gribēju atsevišķi taisīt, bet es domāju, ko tur ņemties. Nu tad beidzot, kā jūs redzējāt, kā es esmu iegādājies beidzot tad triecienu to pistoli. Un tad ātri komplektā nāk pistole, 2 baterijas, protams, lādējums. Nu, 48 volt viņiem nav. Es jau pamērīju, tur ir 18. Nu, man te kolēģis saka, tā ir tīrākā Makits kopija. Principā viss darbojās pagaidām. Nu, es principā viņu nopirku tikai tāpēc, lai dabūtu šitos, ko jūs redzējāt, to sajūgu vaļā, to variātoru, lai atsist. Nu, var jau, protams, arī daudz citas skrūves skrūvēt. Cenu es jau vairāk neatceros, es viņu kādu laiciņu apakaļ nopirku.
Nu, kaut kādi 70, 85 eiro, kaut kas tā bija. Komplektā tur vēl muciņas nāk, urbīši, skrūgriezīši, tāda kastīte ir, kā jau viss. Un nu, pagaidām kalpo godam. Es teikšu tā, ka mājas apstākļiem ir ļoti labi. Ceru, ka vēl viena baterija. Mājas apstākļiem ļoti labi, man liekas. Protams, servisā es nezinu, cik viņi ilgi nokalpos, bet tā kā es nevarēju dārgāk atļauties nopirkt šitādu. Man liekas, ka pa pirmo zorti. Tā kā, nu, šitāda lieta es gribēju arī parādīt. Tāda. Muciņas var likt virsū. Un te pa vidu var arī, nu, pieņemsim, komplektā nāk. Kaut kādas skrūves, skrūvē, triecienieci, ja? Tā kā viss pa pirmo zorti. Tā kā manām vajadzībām pilnīgi pietiks, jo nu, man tie Motoroleri te pēdējā laikā bijuši sādi ir, un katram jau tur savs ir tas bloķētājs. Un tad nu, katram pirkt atsevišķi īsti negribās, vienam tur ir zobiņi, vienam nav, vienam šitā, vienam tā. Bet, nu, principā pēc tās grāmatas laikam bija tā, ka atsist tu vari ar šito pistoli, bet pievilkt vajadzētu ar to Newtonu atslēgu. Bet tad tur vajag to atslēgu atkal pirkt, tad tur vajag to bloķētāju pirkt, lai tu vari viņu pievilkt. Nu, es tā uz izjūtām pievelku, nu, parasti visi veiksmīgi. Nekas nav atskrūvējies, vienvārds sakot. Nu, kaut kā tā. Vienvārds sakot, dodos uz skūteru bodi, nopirkšu to siksnu, un tad var sastēlēt visu kopā. Un tad ir lielie darbi Motorolerim apdarīti. Ātri jāiet. Pulkstenis līdz būs 5. Viņš strādā līdz 5. Siksni ir uz vietas. Viss ir. Čiki piki. Tikai jāapspēj. Nu, protams, var jau citu dienu to izdarīt. Tā, kas te notiek? Bām! Avārijas dienests. Tā, kas te notiek? Es arī principā tur visas detaļas sūtu. Skūtera veikalā atrodas Rīgā Guguļu ielā 14. Bet man liekas, ka ielas nosaukums ir nomainīts uz citu. Nu, tur parasti arī visas tās detaļas lielāko daļu ir uz vietas. Protams, populārākiem Motoroleriem. Un tādā veidā. Siksna ir nopirkta. Šitā te oriģinālā siksna maksāja, kam interesē 55 eiro. Nu, nav no lētākajām, bet nu, šitā ir oriģinālā skaitās. Nu, lūk, šito jāmet virsū, viss jāsaskrūvē, un tad, principā, arī šīs skrūvēšanas sērijas varēsim nobeigt. Un kā es parasti daru? Es ar šito smēri sasmērēju šitās variātoru skrūves. Tad viņas neēdās tā iekšā, pirms skrūvēšanas iekšā. Šitādu bastu. Nesaiet nekas iekšā. Nu, lūk, un šādā veidā es viņus sasmērēju, pirms skrūvēju iekšā. Skrūves mums ir šajā Motorolerī. Skrūves šitās te ir visas vienādas, tā kā neko nevar sajaukt. Šādi es vismaz daru. Roku pievelku pagaidām visas.
Nu, tas laikam šoreiz arī būs viss. Paldies visiem, kas noskatījās līdz galam. Paldies jaunai triecienu pistolei. Viss ir saskrūvēts. Principā skrūvas pār nav palikuši, te jau viss laikam būs kārtībā. Tā kā jāgaida sezona, un tad turās visiem. Protams, rakstiet komentārus un spiediet laiciņus. Tas būtu ļoti patīkami no jūsu puses. Pagaidām tas arī viss. Atā.